Un tikai katrs pats izdara izvēli, vai viņš iet ar savu naudas maku uz veikalu un iepērkās, vai viņš ir gatavs pievienoties šai te mūsu kustībai un manam, varbūt jaunu nosauktajam projektam brīva izvēle, iepirkties kopā ar jebkuru no mums, tātad no klātesošajiem, un aicināt arī citus pievienoties mums. Un tad kopā mēs skatītos, cik mēs esam plaši pārstāvēti, kurš cilvēkus var izglītot garīgā jomā, kurš var izglītot ekonomiskā jomā, kurš var izglītot, teiksim, varbūt agronomijā un tam līdzīgi. Un tad šī te brīvā izvēle vai brīvā pirkšana mūs varētu atbrīvot no šīm te garajām darba stundām, ko mēs pavadam darbā. Jo arī es šobrīd tāpat strādāju 8 stundas, un dažbrīd pat vairāk, bet es šīs 8 stundas ieguldu savā izglītībā, un šo izglītību un šīs zināšanas man neviens nevar atņemt. Un tad es esmu ļoti gandarīta, ja es šīs zināšanas varu dot citiem, gan caur savu blogu, vai vienkārši varbūt runājot, kādam no maniem partneriem rodās kāda šī te sabiedrības uzspiesta ķibele, un tad es varu dalīties šajā savā pieredzē. Un man ļoti patīk šobrīd šī te kvalitāte, ko es saņemu. Kvalitāte no kompānijas LR, tātad kvalitāte finansiālajā ziņā, kvalitāte autotransporta ziņā, jo tomēr cilvēkam nav jādzīvo trūkumā. Viņš nevar uzrunāt cilvēkus, un cilvēki viņā neklausīsies, ja viņš būs noplīsis un brauks ar sarūsējušu auto un aicinās tātad uz kaut kādu ideju kļūt atvērtam, veselam, arī ja viņš izskatīsies slims, cilvēki vienkārši viņam neticēs un nepievienosies. Un tātad arī šajā produktu kvalitātē, jo mēs jau apskatījām vienu daļu no mūsu produktiem, bet tad man sāka likties, ka nu jau es esmu tā kā ārsta lomu ieņēmusi, ja? Un tieši tāpēc man gribējās parunāt par šo te iepirkšanās kvalitāti, par šo te uzņēmuma kvalitāti vai darba vietas kvalitāti, ja? Jo cilvēka zemapziņai ir ļoti grūti pieņemt, ja viņš nav studējis ekonomiku un ja viņš nav uz biznesa tendēts cilvēks, viņam ir ļoti pieņemt grūti šo vārdu bizness. Liels bizness, nu man tagad liels tīkls, ja? Un tāpēc šie tīkli neveidojās. Un tas ir tas stāsts, kad cilvēks varbūt, lai padomā, kad viņu aicina ar šo urā nāc šajās tīkla kompānijās, jā, viņas veidosies aizvien vairāk. Bet svarīgi ir izvērtēt to cilvēku, kurš jūs aicina. Vai viņš pats ir tik noturīgs, vai viņš vienkārši staigā no kompānijas uz kompāniju. To es redzu Latvijā, Eiropā tā nav. Eiropā cilvēki, ja redz, viņi redz tātad šo te vieglo uzņēmēju darbību, viņi redz šo te mazo ieguldījumi, un viņi redz arī preces, un viņi to pieņem savādāk. Tas, teiksim, ir pa Vāciju, pa Dāniju, pa Norvēģiju, vienkārši tātad, ja šajā te Eiropas valstīs stājas novērojas. Cits stāsts ir ar Krieviju. Krievijas cilvēku mentalitāte atkal ir pavisam savādāka, un pavisam cits stāsts ir ar Latviju. Un tāpēc Latvijā ļoti daudz cilvēki ir vīlušies, un tad, kad viņiem piedāvā kaut kādu šādu iespēju strādāt no mājām attālināti, būt kādā šajā projektā, tad viņa pirmais jautājums ir, vai tas ir Oriflēms, jo redzat, preces ir līdzīgas, ja? Vai tas ir tas, vai tas ir tas, vai tas ir kas, ja? Un tātad mūsu atbilde būtu nē, tas nav tas, jo mūsu ideja ir tātad iegūt mums šo brīvību no šīm garajām stundām, bet mūsu ideja nav tev solīt, ka tu tagad uzbūvēsi lielus peļņu nesošus kalnus tūlīt, ja? Mūsu ideja ir kaut vai stundu pievienoties kopā ar mums, vai šajos semināros, vai katras dienā veltīt, ja? Šai te savai pašizglītībai, un jūs auksiet līdzi man, jo šī informācija man ir visa savākta, un viņa ir tik ļoti daudz, kad viņa ir tikai jādod, jo, ziniet, šobrīd internetā viņa parādās tik daudz kā vēl nekad, bet atkal cilvēkam ir jāsaprot, no kura gala sākt.
kā es sapratīšu. Un otra lieta, ko es gribu teikt, ja jūs esat nolēmuši nākt šajā ceļā, tad, ja jūs tikai mācīsieties un to nepielietosiet dzīvē, tad tas pie jums nestrādās. Ir jādara viss, ja? Tieši tāpēc es teicu, cilvēkam ir apzināti jāsaprot, ka viņš grib iepirkties šajā LR veikalā, tad viņam ir apzināti jāpieņem lēmums, ka viņš var nomainīt šo, piemēram, alojas veras gēlu, kā jūs skolā klausījāties, ja, pret 1-2 ēdienu reizēm, jo patiesi gan Vanda teica, gan es arī pati jūtu, gan varbūt arī citi jau būs sajutuši, kad nav šīs apetītes, man, tā tad nav vajadzība šo kuņģi piebāzt tā, un tādā veidā, uzliekot uz papīra, es saprotu, jā, kad šo te naudu arī Latvijas iedzīvotājs aizstājot ar kaut kādu preci, kas īstenībā viņam, apēdot nedeva šos te vajadzīgos vitamīnus un mikroelementus, viņš tīri mierīgi varētu aizstāt ar sulu. Jo pretējā gadījumā cilvēkam būs ļoti grūti pieņemt lēmumu mēnesī 2 dzeramā gēla pudeles pirkt, ja, kas kopā sastādītu apmēram 50 eiro. Zemapziņa ir ieprogrammēta pērc lētāko preci, bet ne labāko. Un tas ir milzīgs laiks pagājis un milzīgs mārketings. Tieši tāpēc mums ir jāstrādā kopā un cilvēki arī, protams, jāizglīto par šo te ieguvumu, ko viņš nomaina, ja, pret to. Tāpēc mēs nevaram salīdzināt tikai cenā. Tāds lūk bija man šīs dienas vēstījums. Es domāju, ka jūs apmēram izpratāt, ja, šo te manu mērķi, vīziju vai misiju, kādus cilvēkus es vēlos pulcināt, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk nest šo te informāciju, kad cilvēkiem nav jābaidās, ne no tā, ka viņiem ir kredīti un ka viņi viņus vairs nevar atdot, no tā nav jābaidās, tam ir jāredz risinājums, ne no tā, ka viņu varbūt šobrīd jau darbā aizvaino un viņš jau ir ielikts tajā sarakstā, ka viņu drīz atlaidīs, kad viņam ir šī iespēja pievienoties mūsu komandai un kļūt brīvam, un kļūstot brīvam, viņš uzlabos gan savu veselību, gan savu enerģiju, gan viņam arī radīsies iespēja cilvēkiem kaut ko pastāstīt. Lūk, es gribu jums visiem teikt šodien paldies, ka jūs veltījāt laiku